Čau, sveiki! Nu ko, ziema klāt pienākusi, smuks augstumiņš ir, sniedziņa daudz. Nu ko, esam atbraukuši tagad uz šautuvi. Uz nelielu šautuvīti. Uzliksim mērķi. Paskatīsimies, kā šauj ierocis, bišķi pastāstīšu par viņu, kāds mans ir, kādas manas domas, atsauksmes, nu tāds neliels ieskatiņš. Neko jau gudru baigi neiedziļināšos tur specifiski. Ceru, ka būs interesanti. Tā, mērķi izmantoju rūtiņa lapu, lai viegli varu un ātri redzēt, cik centimetrus vai varu veikt korekciju. Aplītes ir apmēram 2 eiro monētu lielumā. Nu, veiksim piešaudi un tad redzēsim, kas notiek. Nu tā, pirms sākšu stāstīt par ieroci visu pārējo, neliels intro. Braunings ābolts, 3006 Browning ražojams. Ierocis plasmasā laidnē. Esmu pats pielicis vaidziņu. Atsevišķi nopērkams vaidziņš bija 5. Ir arī rūpnieciski nākaņi. Izmantoju Vector Optic Continental ar sarkanā punkta iespēju regulēt spilgtumu. Izmantoju arī klusinātāju. Bet pirms veiksim tagad piešaudi, iztīrīsim ieroci, izvilksim āru. Izvilksim ierocim, iztīrīsim eļļu. Izmantoju borsneiku. Arī pirms medībām izmantoju, lai iztīrītu eļļu, kas pēc tīrīšanas ir palikusi iekšā. Jo cik tas būtu interesanti, katru reizi veicot šāvienu. Pirmais ir vienmēr eļļa iekšā, vispārējais, un tas bišku, bet novirza trāpījumu, kur ir domāts. Magazīnā iet 4 patronas plus 1 stobrā. Izmantoju federālu munīciju Fusion Southpoint. Lodēm nav spica īsti, uzgalis ir diezgan tāds plakanīgs gals. Nu, baigi balistikai viņš arī nepalīdz, bet nu, ja šauju līdz 200 metriem, īsti neko tas neietekmē. Izmantoju klusinātāju no firmas Hausen. Samazināja trokšņu uz apmēram 30 decibeliem. Principā 30.06, ka šaujot, dzirdēju galīgi netraucē. Acitiens noņem ļoti stipri nost, un principā nejūtams acitiens. Nu, tā kā ierocis ir lētā gala ierocis, baigos brīnums varbūt no viņu nevajag sagaidīt, nekas īpaši no viņa nav. Pie mīnusiem, kas man īsti varbūt tā baigi nepatīk, ka tieši, kad aizslēgs ir tāds milzīgs un pārlaidājot, viņš var bišku ķerties iekšā. Bet, nu, uz ātru šaušanu es neprendetēju, tā kā ir ok. Nu ko, veiksim piešaudi uz 100 metriem ar vienu patronu. Ar augsto stobru. Tā.
Ejam apstīties pirmā trāpjumu. Tātad 100 metros trāpjums ir šiten pirmais šāpiens. Nu, ņemsim vērā to, ka ierocis ir piešauts uz 150 metriem. 2-3 centimetri virs trāpījuma centra ir ok. Jo tāds apmēram arī ir. Nu, pirmajā loda, protams, ir bišku novirze, kamēr, saku, iekšā ir eļļas un visi pārējie, stobis ir tīrs, viņš vienmēr bišku savādāk šauj. Skatīsimies, kas būs ar otro un trešo šāvienu. Protams, mazā punktiņā vienmēr tāpatās tēmeklis staigā, gribot, negribot, nav nekādas krūspīlēs iejaukts. Nu, pietiekami labi. Skatīsimies, kas būs tālāk. Esam apstījušos pirmo šāvienu. Tagad veiksim otru šāvienu. Ejot turpat pakaļ stobris ir nedaudz atdzistis. Tas ir labi, jo mums medībās vienmēr šaujām ar augstu stobru. Ejam skatīties otro šāvienu. Nu tātad, otrs šāviens ir šodien. Taisni, nu var teikt bišku virs mērķīša. Nu, ir ok. Grupa pagaidām ir turās. Atkārtošu vēlreiz. Piešaut 150 metros. Uz 100 metriem šāviens ir bišku augstāk. Tā kā ir viss kārtībā. Šausim trešo un skatīsimies, kāda grupa pa mums te būs izveidojusies. Veiksim trešo šāvienu. Gatavs? Ejam apstīties. Visās labi. Tātad, ko mēs te redzam? Pēc, te mēs redzam, rezultāts ir ļoti labs. Man viņš patīk. Tātad, pirmais šāviens bija te ar augstu stobru, otrs šāviens bija te, un trešais ir principā blakus. Pret centru principā ir. Nu, tā kā man ierocis piešaus uz 150 metriem, uz 100 metriem pacēlums ir tie 3 centimetri, 4, pilnībā pietiekami, tā kā vajag. Tā, uzliksim jaunu bildi. Uzliktām jaunu bildi, šausim no 150 metriem ar statīvu. Tātad piešauda tika veikta 100 metros, mani visu apmierināja, neko neregulēšu. Tagad veiksim piešaudu no 150 metriem. Kāpēc mani tieši no 150 metriem? Jo manās medību platībās ir pārsvarā pļavas. Mežos pie barotavām īsti es nemedīju. Nav man nekā tāda dīža daudz, lai visu laiku izmantotu. Tāpēc man ir 150 starts līdz 200. Nu, ļoti retos gadījumos 250 šauju arī. Tā. Protams, braucu uz šautuviem, pārbaudu balistiku, skatos, kā loda strādā. Tēmeklī ir tīkliņš, tīkliņā ir iedaļas. Nu, apmēram es zinu. Tāpēc vienmēr es izmantoju arī tālmēru.
medībās bez ieroča, bez tālmēra un štoka vispār pat nebraucu. Šauju vienmēr tikai no štoka. Tā, lūk. Nu, tūlīt parādīšu, kāds viņš izskatās, ko es izmantoju un kāds viņš izskatās. Tā, izmantoju šāda tipa atbalstu. Viegli un ātri izvelkams. Ļoti stabils. Ļoti stabils. 2 atbalsta punkti. Tā. Plato galu izmantoju, lieku vienmēr ieroci, tāpēc, ka es ar viņu šitina varu bīdīties pa laju pa kreisi. Šitas te žāklis ir ierocis plecā iet. Un ierocis vienmēr, principā regulācija notiek tikai šādā, te augšu uz leju. Ierocis nemaz principā nekustās kā uzliku statīva. Un viņš ļoti precīzi, ne vibrācijas nekā nenotiek. Jā, ir izaicinājums ar viņu ņemties visu laiku, iet un izvērst, noregulēt, pielikt. Nu, bet tā kā es šauju 150 metriem, ir laiks sagatavoties, jo zvērs tik ātri mani neredz un ir iespēja. Labi, gatavosimies no 150 metriem. Jālāk, 150 metros nedaudz mani pārsteidza. Diezgan augstu pirmais, otrais, trešais šāviens. Atzīmēsim mazus punktiņus, ka te viņi ir piefiksēti. Tātad 1, 2, 4 centimetri būtu jāpaņem bišķi uz leju. Un jāmēģina vēlreiz, un tad jau būs kā vajag. Negaidīju, ka 150 metros viņš tomēr bišķu pacāsies uz augšu. Bet nu kā ir tā ir, bišķu mazu regulāciju uztaisīsim. Nu tātad. Pirmie 3 šāvieni bija te. Veicu nelielu korekciju un visi ir 1, 2, 3 te uz 150 metriem. Tā kā ir ok. Nu lūk, viss. Tātad veicu piešaudi 150 metros. Rezultāts ir labs. Mani apmierina. Protams, vienmēr var tur ķert centimetru 1, 2, 3 uz augšu, bet, nu, ja godīgi, tās jau baigi neko neietekmē. Ņemot vērā to, ka man ir ierocis 306, balastika baigi viņam nav. Nu, leķini viņš arī pats ir savā klasē, var teikt, vislētākais ierocis, kas gan ir veikalā. Nekāda nav ne tika, ne kaut kāds cits ražotais, kas baigi nodrošina augstāku precizitāti. Nu, jāņem vērā arī munīcija. Izmantoju 10,5 grami bija patrona. Soft points. Gals ir bišķu tāds plakanīgs. Tās arī nedaudz ietekmē balistiku. Nu, kofērtējumā priekš medībām pilnībā pietiek. Protams, uz vēja, ka tu tēmē vienmēr, tu tur netēmē mazā punktiņā, kā es tikko tēmēju 2 eiro monētu lielumā punktiņš bija. Protams, optika viņš tāpat kustās un krātās vienmēr cenšos noķert, bet, nu, paši zināt, kā tas ir. Tālūk. Izmantoju šādu. Kas man tieši šajā munīcijā vislabāk patīk, tās
ka viņa ir bondēta, jeb uztaisīs tas, ka viņa neatstāja svinu tik stipri, kā citas svinas atroša munīcija. Viņa zaudē savu masu 3%. 3 līdz 5 maksimums 5. Anotācijā bija rakstīts 3%. Paredzēto priekš lieliem zvēriem. Lielajiem zvēriem pārnaģiem. Nu, tas tā. Bēsina munīcija pašlaik ir pārāk sālīta, lai tā brauktu bieži uz šautuvi vai ko tādu. Īpaši tērēt dārgu munīciju uz mazajiem zvēriņiem, piemēram, bēbras, laps, jenoti un kaut kādi tādi. Izmantoju tālmēru. Šitas velk līdz 800 metriem viņš spējīgs. Līdz 300 metriem pilnībā bez problēma viņš nolasa attālumu, precīzi. Vienmēr man viņš līdz ir, vienmēr nosaka attālumu. Principā bez viņa medībās nebrauc, jo ir jāzina attālums, uz kuru tu gribi šaut. Ar aci vienmēr nevar precīzi noteikt attālumu, vienmēr kļūdains ir. Nu, vai ja tu gribi šaut uz 250-200 metriem, nu, vismaz ir jāzina. Nu, vēlams būtu zināt attālumu. Tālūk. Protams, vienmēr man ir štoks, izmantoju, es bez viņa vispār nešauju. Vienīgi dzinējmedībās no rokas šauju, bet baigi man tas nepatīk. Nu, dzinējmedības ir pilnīgi cits stāsts, bet tad, kad es eju pie iešanu, vienmēr izmantoju statīvu. Tālūk. Ieroci vienmēr pirms medību uzsākšanas izslauku ar borsnēku. Forši tas, ka viņam iekšā te nedaudz ir tā kā drātiņa, kas vēl bišķu paskrāpē, noņem apdegumu nost. Kaut kā tā. Ceru, ka patika, bija interesanti. Neko jau baigi daudz neizstāstīju specifikāciju pa ieroci, bet nu, tas jums jāmeklē pašiem internetā, ko jūs gribat un kā es vairāk parādīju, pastāstīju savas domas, ko es daru. Nu, ieroci, protams, vienmēr var labāku un foršāku ieroci, bet kāds ir, tāds ir, apmierina. Un mainīt pagaidām nemāku, nedomāju. Labi, atā.